Ja tava mācītāja ir sieviete, tad ļauj man tev pateikt, tev nav ne mācītāja, ne gana, nedz arī bibliskas draudzes. Feminisms gadiem ejot ir ielavījies un iesakņojies tajā veidojumā, ko mēs šodien saucam par kristietību. Un tas izpauž visdažādākajos veidos, un tieši tamdēļ daudzas kristiešu un ticīgo ģimenes šķiras, tur ir daudz problēmu, ir nelaimīgas sievietes, nelaimīgi vīrieši, gan draudzēs, gan laulībās, un tiek rīkot dažādi laulāto kursi, bet neviens nerunā par šīm pamata lietām, ko Bībele akcentē visvairāk, kas arī atnestu patiesu laimu un piepildījumu un balansu un mieru attiecībās. Šeit svarīgi arī pateikt, ka Bībelē ir ļoti daudz ko teikt vīriešiem. Ļoti daudz ko teikt, kā vīriem ir jāmīl savas sievas, jānododas viņu labā, un, ja Dievs dos, kādu dienu mēs uztaisīsim video arī par šo tēmu. Bet šajā konkrētajā video mēs gribam pieķerties šim jautājumam par tieši sievietes lomu draudzē, ģimenē, un kas aizvadīs līdz tam, vai sieviete var būt kā vecais, vai sieviete var būt kā mācītāja draudzē vai kādā kalpošanā. Un tas, ko es gribētu pirms tam uzsvērt, pirms mēs apskatām raksturvietas, un kā jūs zināt, šajā sērijā bibliski par, te mērķis nav vienkārši man padalīties ar manu sajūtu vai viedokli, bet gan skatīties rakstos, un visas tās raksturvietas, kuras es minēšu, jūs esat laipni lūgt pierakstīt, šķirt vaļā, pētīt, lasīt, un pārbaudiet, vai tas, ko es saku, un tos piemērus, kādus es dodu, vai tie ir pamatot, vai tie ir bibliski, un ja tā ir, tad mums ir jāpadodas tam, ko Dieva vārds saka. Ja tā nav, tad rakstiet komentārus, es galīgi nepiekrītu, es sajūtu prātā, tas viss ir nepareizi. Jo, ja tas, ko jūs dzirdēsiet, jūs aizvainos, dāmas un arī kādi kungi, tas jūs apkaunos, tas jums liks justies pazemotiem, tad nevainojiet mani, vainojiet Dievu vārdu un skatieties uz savām sirdīm, jo acīm redzot, kaut kas nav patiesi izmainīts jūsu sirdīs, jo tāds cilvēks, un īpaši šajā gadījumā jāsaka tāda sieviete, kura mīl Dievu un kura mīl Dievu vārdu, pat, ka tas cilvēcīgajai miesai un cilvēcīgiem prātam ir kaut kas nepatīkams vai nesaprotams vai pretēji tam kultūras garam, kurā mēs dzīvojam, tam atsauksies ar prieku un teiks kaut kur dziļi savā sirdī, vispār jau jā, tā tas ir, un vispār es arī gribu tā. Es gribu tā dzīvot, un tas ir tas, ko es meklēju. Mēs dzīvojam kultūrā un laikā, kad esam uzauguši ar filmām un mūtfilmām un grāmatām, kurās vīrieši tiek attēloti kā vai nu muļķi nejēgas, piemēram, Homērs Simpsons, vai tieši otrādi agresīvi, kretīni, valdoņas, ja, kuri ar varu grib iegūt teikšanu kādās situācijās, tā ir tapa šis termins toksiska vīrišķība, un tāpat arī sievietes saprašana par to, ko nozīmē būt sievišķīgai vai sievietei, arī tas tiek sagrozīts, sakropļots, ka sievietes vairs nevar būt sievišķīgas sievietes, un vīrieši vairs nevar būt vīrišķīgi vīrieši, ka mums visiem ir jākļūst par bezzimuma šiem te radījumiem, un tā tam nebūs būt Dieva draudzē. Un tāpēc ķersimies klāt, es gribu iesākt ar 1. Mūzes grāmatu 3. nodaļu. Tas ir pēc tam, kad cilvēks Ādams un Ieva visu pirms ir krituši grēkā, tad Dievs izrunā šos vārdus pār sievu. Viņš saka, vairodams es vairošu tavas sāpes, un tava radība mokas sāpēs, tev būs bērns dzemdēt, un tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār tevi. Citiem vārdiem šī raksturvieta iezīmē to, ka starp šiem kritušajiem ļaudīm, starp vīriešiem un vīriešiem arī, starp sievietēm arī, to mēs redzam arī visapkārt, un arī vēsturē mēs to redzam, bet arī starp vīrieti un sievieti, ka būs šī cīņa par varu, cīņa par ietekmi, kurš būs noteicošais spēks. Un šajos pēdējos gados, pēdējās dienās tas turpina, teiksim, pacelties vēl augstāk, ja, ka mēs vispār gribam atteikties no dzimuma kā tāda un teikt, mēs visi tagad esam vīrieši. Un vīriešiem ir jābūt kā sievietēm, un sievietēm jābūt vīriešiem un kā vīriešiem. Bet tā tam nebūs būt. Un tātad gan Bībelē mēs redzam šos piemērus, gan vēsturē mēs varam redzēt, ka sievietes ir arī šīs antikristīgās reliģijas, kā piemēram islāms, kur sievietes vispār tiek izdzēstas, kuras pilnībā ir vīriešu reliģijas, kur sievietēm nav nec tiesības, nec balss, nekas tāds, tā tam nebūs būt Dieva draudzē. Bet mēs redzam, ka antikrists un šī kritušā pasaule ir tā, kas neļauj un vai negrib, lai sievietes vispār eksistē, lai vīrieši vispār eksistē, un vai to sagroza pilnībā. Bet, kad mēs nākam pie ticības, kad mēs tiekam piedzemdēti Dievu ģimenē, ja, kad mēs piedzimstam no jauna, tad šim te konfliktam starp abiem vajadzētu izzust. Jo mēs ieraugam to, ka esam vienlīdzīgi pat tad, ja mūsu uzdevumi un lomas ir atšķirīgas draudzē, ģimenē, sabiedrībā arī reizēm, bet ar īpašu uzsvaru Dievam ir ko teikt, pavisam noteikti Dievam ir ko teikt attiecībā uz ģimeni,
un uz draudzi. Un par šiem jautājumiem mēs šodien tieši arī vairāk parunāsim. Salamana pamācībās 7. nodaļā mēs redzam situāciju, kur tiek aprakstīts notikums, kur ir kāds zēns, jauneklis, kurš tā kā klīst, kaut ko meklē, un tad ir šī sieviete, acīm redzot tāda pieredzējusi, ja, netikla sieva, kura noskata šo, un viņa tagad viņam uzmāksies. Un tā mums tā kā palīdzēs sākumā iesaistīties mazliet tajā, kāds tad ir nedievbīgas vai netiklas sievas atspoguļojums, tātad Salamana pamācības 7. nodaļa, un tur rakstīts. Un draugi, viņa priekšā, šī jaunekļa priekšā parādās sieva, graznā, netikla stērpā. Tas jau ir pirmais punkts, ka pirmkārt jau mēs varam spriest par to, vai sieviete ir vai nav dievbīga, vai viņa ir vai nav tikla, nevis netikla, bet tikla, tikumīga, ir pēc tā, kā viņa ģērbjas. Dievbīga sieviete vēlas piesakties, ja? Viņa nevēlas visu izrādīt, lai svešas acis uz viņu raugās, lai svešas acis pēt un iztēlojās, kas un kāda viņa tur apakšā ir, vai izcelt savu seksualitāti, izcelt savus dotumus. Bet šī te gan, ja, daudzas arī ticīgas sievietes un meitenes varbūt nemācīts, varbūt nezinot, bet arī šodien ģērbjas tā kā pirms kādiem 10-15 gadiem ģērbās tikai un vienīgi tās sievietes, kuras vai nu bēdīgi notikumu dēļ vai izmisīgi dzīves apstākļu dēļ bija nonākuši uz ielas, lai pārdot savus ķermeņus par prostitūcijā. Un tā kā, jā, pirmkārt tas ir apģērbs, ja, kas jau par kaut ko liecina. Tad vēl arī viņš tālāk saka, tā ir viltīga, tā tad noslēpuma pilna savā sirdī. Viņai ir intrigas, kuras viņa vīja, kuras viņai ir nodomi vairāk un tālāk par to, ko viņa, teiksim, pasaka vai kā izskatās tajā brīdī. 11. pants, viņa ir trakulīga, kas nozīmē, ka viņa ir skaļa, viņa sev pievērš uzmanību, viņa grib, lai visi viņu ievēro, lai visi viņu redz. Tāpat viņa ir palaidnīga, viņa ir ietiepīga, dumpīga, nesavaldīga, tā, ka viņas kājas nevar viņas namā mieru atrast. Un redziet, tā ir viena no tām lietām. Viņai ir vīrs, šeit te konkrētai sievietē 7. nodaļā, viņai ir vīrs, bet viņai tas nepietiek. Viņai vajag kaut ko vairāk, viņai vajag vēl kaut kādu vīriešu uzmanību, viņai vajag vēl, nezinu, kaut ko. Ja? Viņai nav šis piepildījums, jo viņas sirds ir nešķīsta, viņas sirds ir netikla, un līdz ar to viņa blandās, visu laiku meklē kaut ko vēl, jā, bez tā, ka viņai ir vīrs un savu ģimeni visdrīzāk un tā. Labi, skatīsimies tālāk, tā ļoti ātri. Salamana pamācības 14. nodaļa, tur runāts par to, ka šādas sievas ir destruktīvas. Tur rakstīts, zinīga, jeb gudra sieva uzceļ savu namu, viņa dara lietas, kas stiprina viņas savienību ar viņas vīru un veido viņas namu par drošu vidi viņas ģimenei, bet trakulīga, neprāta to ar savu rīcību sagrauj. Viņa sagrauj savu namu, viņa sagrauj savas attiecības. Tāpat Salamana pamācības 25. nodaļa, 24. pants ir rakstīts, labāk ir sēdēt stūrī uz jumta, nekā būt ar nesaticīgu vai šādu te strīdīgu, kas ir pretojas visu laiku sievu kopā vienā namā. Kādreiz ir tas, nu, ka vīriem patīk, un kādreiz vīrietim vienkārši vajag pabūt vienam, ne? Bet ir tas, ka tu ej uz garāžu, kaut kur visu laiku viens pats grib būt, nebūt ar savu ģimeni, nebūt ar savu sievu. Varbūt, ka viens no tiem iemesliem ir, ka vai nu tam vīram kaut kas nav kārtībā, vai nu varbūt, ka tā sieva ir nesaticīga. Jo grūti ir vīrietim atrasties tādā vidē, kur viņš laik tiek masēts, kur viņš laik tiek bombardēts, vai kurš laik viņam iebilst, ja viņš kaut ko pasaka, ir kāds priekšlikums vai kas, tad visu laiku kaut kas nav kārtībā. Tādas lietas vienkārši zāģē vai nokauj vīrieti, un ir grūti tādās situācijās. Tā es esmu dzirdējis. Paldies Dievam par manu dievbīgo sievu. Salamana pamācība 27. nodaļā 15. pantā mēs lasām, ka nesaticīga sieva un nepārtraukta pilēšana no jumta, kad spēcīgi līsts tiek bieži savā starpā salīdzināts. Tātad interesanti līdzība, 16. pants. Kas pūles tāda sieva apvaldīt, tas mēģina saturēt vēju un grib savās rokās sagrābt eļļu. Citiem vārdiem, ja tev ir tāda sieva, ja tu esi apņēmis tādu sievu un Dievs neizmaina viņas sirdi, tad gan īsti nekas, ko viens vīrietis var darīt, lai uzlabotu situāciju, lai pārstāto šī pilēšana, varbūt pat šķīvu daudzīšana, šī pretīm runāšana, ja, un apmelošana un tam līdzīgi. Nav pilnīgi nekas, ko viens vīrietis, dievbīgs vīrietis var darīt. Kā vienīgi lūgt, jā, un lūgt un paļauties uz to kungu un pats rīkoties attiecīgi, kā Dieva vārds pavēl. Nu, gribēju arī parādīt vienu, teiksim, šādu te sliktu piemēru Bībelē. Tātad, kā izskatās šāda nesaticīga, nedievbīga sieva, un tā ir Izabela. Jūs noteikti esat dzirdējuši par Izabelu, un ko mēs zinām par Izabelu, viņas vārds man šķiet, ka nozīmē
bāls pagodina vai paceļ, un otrs bija tā kā bāla vīrs ir vai bāla sieva ir, citiem vārdiem, ka tā ir saistīta ar šo te elgdievību, ar pagānismu, viņas šī identitāte, atkal viņa nav izmainīta, šī sieviete. Un šī Izabela Bībelē ir kā tāds simbols ļaunai, manipulatīvai, garīgi samaitātai sievietei vai darbiem, kas viņa savu vīru noveda, ja, tātad pie bezdīvīgām ļaunām lietām, un viņa rīkojās arī it kā viņa pilnvarot, lai gan tas tā nebija. Un šī Jezabela, viņa ir Izraēlas ķēniņa Ahaba sieva, viņa ieviesa Izraēlā bāla kultu, viņa uzcēla altārus, templi Samarijā, un viņa novērsa daudzus Izraēlā no Jahves pielūgsmes, no patiesā dieva pie šiem te bāliem, viņa novērsa tautu no tiem. Tad mēs zinām, ka viņa arī ir tā, kas nogalināja praviešus, tā kunga praviešu, un arī Elī bija spiests bēgt tieši Jezabela šīs varas un ietekmes dēļ, ko viņa bija manipulējot, piesavinājusies. Un vēl tāds nozīmīgs moments, kur mēs redzam, kā viņa ņem šo varu pār savu vīru, ir, kad viņas vīrs nevar tikt pie kāda lauka īpašumu, kas pieder kādam vīram Nābotam. Tad šī Jezabela, viņa sarīko viltus liecības, tātad viņa pārkāp dieva baušus, dieva likumus, un tā rezultātā šis te Nābots tiek nogalināts par noziegumiem, kurus viņš nav darījis, bet šis te viņas vīrs ķēniņš iegūst viņa īpašumu. Un jā, tur mēs saprotam, ka tur viss bija nepareizi. Ja mēs gribam mācīties par to, kādai nav jābūt sievietei, tad mēs pastamies uz Jezabeli. Ja? Viņa rīkoja savu vīru vietā, viņa cenšas atrasināt vīru problēmas, viņa lieto autoritāti, kas viņai nepieder, un to iegūst ar manipulācijām un tam līdzīgi. Un šīs Jezabeles vai Izabeles liktenis ir arī gaužām bēdīgs, bet atbilstoši tam pārkāpumam, kādu viņa darīja. Un tas ir, kad atnāk, ja es nemaldos, ķēniņš Jehus, un viņš ienāk tajā viņas pagalmā, un viņš saka, lai tie, kas ir viņa pusē, lai izgāž Jezabelu no viņas balkona, kur viņa tur sapucējusies atradās, un viņi to izdara, un viņi nokrīt, viņi izšķīst tā, ka uz asinīm un uz sienām ir viņas asins, un suņi apēd viņas šīs miesas, kas ir, būtībā pazemojošākais veids, kā viens cilvēks vai īpaši ķēnišķīga persona var mirt. Un tātad Jezabela ir kā tāds biedējošs piemērs gan vecajā darībā, bet arī jaunajā darībā mēs redzam, ka arī atklāsums grāmatā tiek runāts par šo te Jezabelu, par viņas bērniem un tam līdzīgi, tā kā būsim uzmanīgi, lai nesakot viņas pēdās. Un tagad paskatīsimies drusku par to, kā tad izskatās dievbīga sieviete, 1. Korintiešiem 7:34. Tur jau iepriekš mēs lasām, kad Pāvils saka par jaunekļiem vai tiem, kas ir neprecēti puiši, ka viņiem ir jādara lietas, kas ir patīkams tam kungam. Tātad tas ir viņu aicinājums. Ko Dievs grib, lai es paveicu ar savu dzīvi? Dzīvo tā, lai tu būtu patīkams tam kungam, izpatīts viņam visos savos ceļos. Un ja tev nav sievas, tev nav bērnu, tad tev ir ārkārtīgi daudz iespējas, un tu esi daudz brīvāks visu to darīt un pilnvērtīgi nodoties Dievam, neatkarīgi no tā, kur tu strādā, kur tu dzīvo un tam līdzīgi. Un tāpat viņš turpina šeit arī ar sievietēm. 34. pantā viņš saka: tāpat neprecētā un jaunava rūpējas par tā kunga lietām, lai būtu svēta miesā un garā. Tātad, ja tu šobrīd esi neprecēta un tev liekas, man tas izpatām sievu lietām, tas man nesaist. Pirmkārt, daudz no tām pamācībām, principiem attiecās uz jebkuru sievieti, ne tikai uz precētu sievu, bet šeit tad pamācība tev, 1. Korintiešiem 7:34, neprecēta vai jaunava, lai rūpējas par tā kunga lietām, lai būtu svēta miesā un garā. Tātad tas ir tas, par ko tev ir jārūpējas. Bet precētā rūpējas par pasaules lietām, lai patiktu vīram. Šis man liekas tāds interesants aspekts, ka mūsu kultūrā tas ir pieņems tā, ka sievietes tur meitenes ļoti agri sāk pucēties tā, lai izpatiktu puišiem, lai pievērst savu uzmanību un tam līdzīgi. Un bieži vai nereti tad, kad nonāk laulībā, tad pēc kāda laika palaižas, tā kā pārstāja mājās, būt simpātisks un tikai, kad iet ārā uz veikalu vai kurien tad sapucējās. Kur šeit bibliski mēs redzam, ka tieši otrādi, kad kamēr tu neesi precēta, tu dzīvo dievbīgi, terpies dievbīgi. Un, protams, ar laulībā tev jāģēbs dievbīgi, bet tu domā, lai patiktu tam kungam, nevis kaut kādiem puišiem tur apkārt, ja, kaut kas viņiem iepatiktos, vai cits meitenes domāt, ka esmu smuka, stilīga vai seksīga vai tam līdzīgi. Bet tad, kad tu aprecies, kad sieviete aprecās, tad viņai ir jādomā arī par to, ka šeit rakstīts par pasaules lietām, kā patikt savam vīram. Tātad pirmkārt tam kungam, kā patikt, bet tad arī kā es varu vēl patikt savam vīram.
Vēstuli Titam 2. nodaļa 3. pants, tur rakstīts tāpat vecākās sievas, lai izturas kā svētām pieklājas, un tas kaut ko nozīmē. Tur rakstīts nenodurs ļaunām valodām, nepārmērīgai vīna dzeršanai, tad mēs saprotam, ka sievietēm vispār tā var būt problēma vairāk nekā vīriešiem, bet īpaši, ka viņas paliek vecākas, tad viņām aiz gara laika viņas var sākt aprunāt un kļūt par melnesēm. Un to šeit Pāvils saka, uzmanieties, lai tā nebūtu. Un tad, lai viņas māca labu, ko lai viņas māca? 4. pants, tātad Titam 2.4. Lai tās pamāca jaunākās sievas, tātad kas jāmāca vecākajām sievām, jāmāca jaunākajām sievām, vai vecākajām sievietēm jāmāca jaunākajām sievietēm. Klausieties, lai tās pamāca jaunākās mīlēt vīrus un bērnus, būt prātīgām, krietnām, labām namamātēm un paklausīt saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots. Šeit man jautājums ir par visādām sieviešu nometnēm un konferencēm un sanāksmēm, kur pēc tam pat runājot ar kādiem vīriem, es esmu dzirdējis, ka šīm sievietēm atgriežoties mājās rodas pat vēl grūtāk, vēl izaicinošāk laika priekšā, vēl grūtāk ir kādreiz tik galā ar tām sievām vai par kaut ko vienoties tam dēļ, ka bieži šādos pasākumos viņām tiek sabarots, kas arī nav pilnīgi nepatiesība, ka jums ir īpaši aicinājums un kādreiz jūs tur esat aicināts būt par evaņģēlistiem, par pravietēm, par apostolēm, tur darīt fantastiskas lietas, iekarot, sasniegt savas virsotnes un tam līdzīgi, kas patiesībā ir pasaulīga domāšana, tiek sapotēta. Un tā vietā tātad, lai kā pēc Dieva vārda šajās sieviešu pasākumos viņas tiktu apmācītas un izlūgtos Dieva žēlstību, lai Dievs viņām dotu patiesi mīlēt vīrus un bērnus un būt labām namamātēm un paklausīt saviem vīriem, viņas tiek sapotētas uz pretējo, tā kā esat uzmanīgi, kur jūs dodaties, un vīri esat uzmanīgi, kādās vidēs jūs sievas atrodās un kādas ietekmes uz viņām runā, tāpat ir internetu vidē. Un skaties, tur tas 5. panta noslēgums, lai Dieva vārds netiktu zaimots, un es par šo domāju, ka tad, kad mēs sekojam Kristum, mēs esam kristieši, bet mūsu dzīvēs un īpaši laulības attiecībās tas ir pirmais attēls, ja, tam, kā jāizskatās attiecībām ar Dievu, ka sieviete ir nepieklājīga un nepadevīga pret savu vīru, ka viņa apkauno viņu, pazemo viņu, vai arī otrādāk, protams, arī no vīrieša aspekta mēs varētu runāt par to pašu, tad tā ir Dieva vārda zaimošana, un arī cilvēki apkārt tā kā skatās šo un saka, paklau, es taču negribu ar tādu ticību un ar tādu Dievu neko kopīgu, un viņi var zaimot Dievu tam dēļ, ka ir cilvēki, kuri nesā Kristus vārdu, saka, viņi ir kristieši, bet viņi negrasās dzīvot saskaņā ar šo vārdu, ko Dievs mums ir atstājis. Un tad vēl drusciņi grib pieskarties arī Salmona pamācība 31. nodaļā. Jūs zināt, tur ir Salmona pamācība 31 sieviete, tas tā kā ideālā sieviete, un tas nav pats Salomons, kas to ir sarakstījis, bet tur ir kaut kāds princips, ko mēs varam paņemt, teiksim, kā Bībele mums liecina par to, kā izskatās, vai kā uzvedās, vai kā dzīvo dievbijīga sieviete. Un tā ir Salmā pamācība 31.10. Kam piešķirta augsti likumīga sieva, jeb šo King James tulkojumu saka, kas var tādu atrast. Citiem vārdiem vīri, kuri vēl neesat precējušies. Tad, kad jūs domājat par attiecībām, kad jūs domājat par sievu, gribat tādu arī sev atrast, tad uzmanieties, lai jūs nedomātu un nespriestu pasaulīgi, citiem vārdiem tikai ar acīm, tikai ar instinktiem, tikai ar seksuālo dziņu. Meklējiet šādu sievieti, kur ir augsti likumīga sieva, kas Dievu bīstas, jo tad jūs būs laimīgi ne tikai uz mirkli, bet arī visu jūsu kopdzīvu būs liela svētība. Un tā ir augsti likumīga sieva, tas, lai apzinās, ka viņa ir cildināka nekā visdārgākā pērta. Šajā pasaulē neko tu nevar atrast kaut ko tik vērtīgu kā viena pestīšana. Un otrs ir, ka tu atrod savu likumīgu dzīves draugu, patiesi dievbijīgu likumīgu dzīves draugu, tad pat ja tev nav bagātība, pat ja tev nav kaut kāda ceļojumi vai tu neesi nekāda slavenība, kas tāds, un to mums nevajadzētu arī kāro tādiem būt. Tu atradzi un saņēmis kaut ko brīnišķīgu, kas padarīs tavu dzīvi tik daudz baudāmāku. Paldies Dievam, par brīnišķīgu sievu. 11. pants. Viņas vīra sirds var uz viņu paļauties, tā viņa ir uzticama, un tam netrūks nekāda labuma. Tātad viņa ir tā, kas neredz zaudējumus, viņa nedarbojas neprātīgi, nesavaldīgi, gan ar finansēm, gan ar savu mutu un tam līdzīgi, kas var radīt problēmas laulībai un attiecībās ar citiem. 12. pants. Viņa dara viņam tikai labu un nesagādā viņam nekādas ciešanas visu savu mūžu. Un tad tālāk mēs lasām par visādām lietām, kas saistīts ar praktisku parūpēšanos par viņas namu, par bērniem, par vīru, par apģērbu, par ēdienu un tam līdzīgi. Un tad 28. pantā. Viņas dēli pieceļas viņas priekšā un daudzina viņu laimīgu esam. Tātad dēli viņu godā, dēli viņai izrāda cieņu. Pirmkārt, tāpēc, ka tēvs viņus ir labi audzinājis. Otrkārt, tāpēc, ka bērni apzinās un redz, kāda svētība ir, kad ir brīnišķīga dievbijīga māte.
Un viņa negodina un necildina viņu par to, ka viņa ir tur sasniegusi baigo karjeru attīstījusi, atstājot savus bērnus novārtā, ka viņi ir nopelnījusi tur nenormāli daudz naudas, un mēs varējām daudz ceļojumos būt, ja? Bet viņi cildina viņu par to, ka viņi ir šāda te, kas ir bijusi klātesoši, kas ir, principā, izlējusi savu dzīvi, lai uzceltu lai atbalstītu savu vīru un lai uzceltu šos te, dēlus un meitas, ko Dievs viņam devis. Un tad tas vīrs nāk un saka, tur daudz meitu un jaunu dzīvo, bet tu esi pārāk par viņām visām savā likumībā. Un lūk, tas ir tas, par ko mēs sievas varam uzslavēt, un 30. pants ir daļums, viļ un skaistums paiet. Jā, tas viss paiet, protams, tagad mūsdienās visādas operācijas un viss kas, tas ir muļķības un tā arī ir tāda pasaulīgums. Bet rakstīts sieva, kas to kunga bijis, tas ir jāteic un jādaudzina. Lūk, tas ir patiesais skaistums. Lūk, tas ir dievbijīgs vīrietis, kurš tādu sievu pirmkārt atrod un otrkārt novērtē. Jā, paldies Dievam. Un tagad paskatīsimies par šīm divām grupām. Pirmkārt padomāsim par to, kā tad šādai dievbijīgai sievietei ir jādzīvo savas laulības attiecībās. Un pēc tam arī padomāsim par draudzi un par kalpošanu. Tātad Salamana pamācības 12. nodaļas 4. pants. Tur rakstīts, tikumiem apveltīta sieva ir sava vīra krāšņas vainags, citu tulkojumu saka kronis vīra galvā. Bet ļauna, kas to apkauno, ir kā sastrutojums viņa kaulos. Tas ir, ka tev ir kaut kāda hroniska slimība, un tu no viņas nevar tikt vaļā, bet viņa tev visu laiku bojā dzīvi. Bet tikumīga sieva ir kā krāšņas vainags viņa galvā. Es tā kādreiz varbūt dzirdējuši, zinu, ka daudz kristieši arī to lieto tādu teicienu, ka vīrietis ir galva, bet sieviete ir kakls, kas to groza. Un tas ir pret bibliski, tas ir pret dievišķi. Tas pat nav smieklīgi, tas ir nožēlojami, un tas ir veids, kā visu laiku tiek piepotāts šis, kas sieviete ir teikšana, ka sieviete valda, ka sieviete nosaka lietas. Jo vīrs var būt galva, labi, bet tad mēs esam kakls, mēs viņu izgrozīsim. Vai tas izklausās pēc padevīgas sievas, pēc dievbijīgas sievas? Nē, šeit mēs redzam, ka šī sieva, tikumīga, dievbijīga sieva ir savu vīra krāšņas vainags. Un vainags vai kronis ir kaut kas, kas dod godu galvai. Ja? Tātad tas kaut ko liecina par galvu. Līdzīgi kā Salamana pamācībās ir kaut kur bija, kad tam, kuram ir tikumīga sieva, tad tas vīrs tiek arī teikts un slavēts pilsētas vārtos. Līdzīgi arī par bīskapu var būt tikai tāds vīrs, kurš dievbijīgi vai kurš valda vai pareizi ir audzinājis savu namu, jo viņa bērni dievbijīgie un arī viņa sieva dievbijīgai, tas piedod arī viņa vārdiem svaru. Tā kā te ir kaut jautājums par Latviju, par kādiem vīriem, kuri ir tur arhibīskapi un tā, kur bērnu dzīves neliecina par to, ka šie vīri zina, vai ir rīkojušies dievbijīgi un ka viņi zina, ko viņi dara, kā viņi var gādāt par Dieva draudzi. Jā, par to mēs arī pēc mirkļa skatīsimies. Efesiešiem 5. nodaļa, 22. pants, Efesiešiem 5, 22. Sievas esiet paklausīgas saviem vīriem, kā tam kungam. Šeit man pat nekas daudz nav jāpaskaidro. Tā kā mēs, kā Kristus sekotāji, un viņa kalpi, mēs sakam, jā, kungs, ja Dieva vārdā ir teikts, mēs to darīsim, mēs paklausīsim, mēs to gribam savā dzīvē. Ja tāda ir tava griba, Dievs, mēs padodamies tev, tā kā Jēzus teica, ne mans prāts, bet tavs prāts, lai notiek. Tāpat arī sievas esiet paklausīgi saviem vīriem. Lūk, Dieva vārds jums. Un tagad viņš pamatos, kāpēc tas ir svarīgi. Un es gribu, lai jūs ievērojat, ka gandrīz nekur Bībelē, kur lietots un runāts par šīm lietām, tur netiek minēts kulturālais konteksts. Un tāpēc, ka mūsu kultūrā tā, un tas ir svarīgi, pastieties 23. pantā, Efesiešiem 5, 23. Jo vīrs ir sievas galva, jeb autoritāte, vai tāds, kurš valda. Tāpat kā Kristus ir draudzes galva, tāda Kristus valda, Kristus ir kungs pār draudzi, tāpat vīrs ir kungs pār sievu, būdams savas miesas pestītājs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tagad ievēro 24. pants, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Ir vērts padomāt par šīm raksturvietām. Un 33. pantā rakstīts sieva, lai jūt bijību vai godā, vai izjūt īpašu cieņu pret savu vīru. Nevis pret citiem vīriem, nevis pret prezidentu, nevis pret tur kaimiņu onkulu vai kaimiņu bagāto kaut kādu tur krustā vai ko tādu, bet pret savu vīru. Izjūt cieņu, izjūt bijību pret savu vīru, jo tas ir no tā kunga. 1. Pētera 3.1. Tāpat sievas esiet paklausīgas vai padevīgas saviem vīriem, lai arī kāda neklausa vārdiem, tie ar sievu dzīvi bez sludināšanas tikt iegūt, redzēdami jūs dievbijīgo skaidro dzīvi. 1. Pētera 3.1-2. Citiem vārdiem, pat ja tas vīrs
ir bezdievīgs, bet viņš pieļauj vai viņš atļauj, vai viņš nepretojas tam, ka tu vari dzīvot dievbīgi, ka tu vari būt draudzē, ka tev var būt personīgs laiks ar Dievu, ka tu dzīvo padototies viņam, un viņš ir kopā ar tevi. Un varbūt viņš ir nomaldies, varbūt viņš vienkārši blāvs, remdens kristietis, nav svarīgi. Tavs uzdevums kā sievai vai sievietei nav viņu nosludināt pie Kristus, bet ar savu dzīvi liecināt viņam par to, ka tava dzīve ir izmainīta. Iedomājieties, kad ir ģimene, un es tādas pazīstu, kur ir divi bezdievīgi pazuduši cilvēki, un, piemēram, sieva nāk pie ticības. Tad tas, ko Dievvvārds saka, ir, ka šī sieva, viņai nevajadzētu pēc tam doties un tagad mēģināt iebiedēt, piespiest, ar sludināšanu panākt, lai gan, protams, ka evaņģēlijs ir jāsludina. Bet tai būtu jābūt viņas dzīvē, kas runā viskaļāk šajās te konkrētajās attiecībās. 3. pants. Jūsu rotaļā nav āršķirīgs matu pinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpieties, bet apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā, tas ir Dievam dārgs. Protams, ka šeit Pēters nesaka, ka mums, ka sievietēm nevajag ģērbties, vai ka viņas nevar lietot rotaļlietas. Nedomāju, ka par to ir runa. Vienkārši tam nevajadzētu būt tam, ar ko tu izcelies. Nevajadzētu būt tā, ka tad, kad tu ienāc kādā telpā, visi saka, wow, pasties, cik viņa ir īpaši skaista. Wow, pasties, kāds viņa ir rotaļlietas, lai gan būt skaisti ģērbušamies, pieklājīgi, dievbīgi ģērbušamies, tas ir pareizi tikai. Bet šeit ir domāts par to uzsvaru. Es ticu, ka tas ir par to uzsvaru. Ka tas ir tas apslēptais sirds cilvēks, lai tas ir tas, kas kliedz uz skaļāk, lai tas ir tas, par ko tu esi pazīstam, ne par to, ka tu esi visstilīgākā vai visizaicinošākā vai visskaļākā vai visvairāk argumentu tev ir, bet par šo lēnīgo kluso garu. Tālāk viņš saka, 5. pants, jo tā arī citkārt greznojās svētās sievas, ievērojot svētās sievas, kuras cerēja uz Dievu, būdams paklausīgi saviem vīriem, ko viņas greznojās. Nevis ar šīm āršķirīgām lietām, bet viņas greznojās ar šo iekšējo, jauno, apslēpto cilvēku, kas ir lēnīgs un kluss savā garā. 6. pants, kā Sāra bija paklausīga Ābrahamam, saugdam viņu par kungu. Par viņas meitām jūs esat kļuvušas, kad jūs darāt labu un nebīstaties ne no kādiem draudiem. Un tāda par piemēru, ja sliktais piemērs bija Jezabela vai Izabela, tad labais piemērs ir Sāra, kur savu vīru, arī vecumā, kļūdīgo vīru, nepilnīgo vīru, sauca par kungu. Šeit mums nav jāveido jauna teoloģija, bet vienkārši, lai jūs ievērojat, kā svētais gars caur Pēteri mums uzteic kādu piemēru. Tas ir Sāra kā piemērs. Jūs esat kļuvuši par viņas meitām, ja Ābrahāms ir mūsu ticības tēvs, tad kā sievietes jūs varat sekot šīs Sāras piemēram, kas bija paklausīga Ābrahamam, un viņa darīja labu, paklausīja savam vīram, nebīstoties ne no kādiem draudiem. Pat tad, kad šķietam viņa varēja būt apdraudēta, pat tad, kad tā ir sieviete, kura necenšas izpatikt cilvēkiem, kura nedomā, ko citi padomās, bet ja mēs ar vīru esam mierprātībā, un vīrs ir saprats, un vīrs grib rīkoties, dievbīgi mūs vedot, tad tu ej un paklaus un seko viņam. Un kas tad bija tie Sāras paklausības soļi ievērojamākie? Pirmais jau bija tas, ka tad, kad Dievs runāja uz Ābrahāmu, vai Ābrāmu tajā laikā, viņam bija jāatstāja savu dzimteni, arī Sārai bija jāatstāja savu dzimteni. Un Dievs viņai neko nebija teicis, viņai vienkārši bija jāuzticās, ka Ābrāms ir dzirdējis no Dieva, un jāsako, jāuztic, ka Dievs parūpēsies, un ka Ābrāms zina, ko viņš dara. Viņi izgāja neskaidrībā, nezināmajā, viņi atstāja drošo, aizgāja nezināmajā, sekojot savam vīram. Tāpat arī tad, kad viņi nonāca Eģiptē un Gerārā, kur mēs zinām, ka 2 reizes, man šķiet arī Ābrahams, bija tā situācija, kur, lai viņš netiktu apdraudēts, viņš lūdz, lai viņa sieva melo, ka viņa ir viņa māsa, nevis sieva, tādā veidā arī pakļaujot patiesībā savu sievu apdraudējumam, kur Ābrahams grēkoja, bet pat tajā viņa sieva pakļāvās viņam, jo bija apdraudēta viņa, nevis citi cilvēki, vai kādi bērni vai tā, un redziet, tur arī tas ļoti interesanti, kur ir tā robeža, jo mīlestība nav sautīga un nav egoistiska, ja? Lai gan Ābrahams tajā gadījumā parāda, kā mums nevajadzētu rīkoties. Bet jā, viņa paklausa savam vīram, un Dievs viņu pasarga. Dievs pasarga Ābrahāmu, viņš bija atradis labvēlību Dieva acīs, un arī Sāru, jo viņa paklausa, viņa godā savu vīru, pat arī tādos ļoti sarežģītos apstākļos. Un jā, te vēl varētu runāt vairāk situācijas, tur piemēram to Hagāru un citos apstākļos, jā, kur Sāra padodas tajā Ābrahāma gribai, un arī tam kultūrālajam kontekstam, kurā viņa atrodās. Bet tas, ko gribētu uzsvērt, ir, ka tad, kad Sāra grib, lai Ābrahāms padzen Hāgaru, tad Ābrahāms viņai nepaklausa. Bet viņš paklausa tad, kad Dievs viņam pasaka.
Un es domāju, ka no vienas puses varbūt tas izklausās tā stūrgalvīgi, bet sievietes, dievbijīgas sievas, vai jūs gribētu, lai vīrs dara to, ko jūs viņam sakat, tāpēc, ka jūs to sakat, vai jūs gribat pateikt un to atstāt tur, lai tas vīrs nāk pats pie saprašanas, vai lai Dievs viņam pasaka, jo tad tā rīcība un tā vīra drosme tajā situācijā būs pilnīgi citā līmenī. Un es domāju, jā, ka tas ir ļoti dievbijīgi un labs piemērs. Un tad 1. Pētera 3.7. tur turpinājumā rakstīts tāpat vīri sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu. Godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlstības dotās dzīvības līdzmannieces. Tātad tur runa par vīriem, ja, kuriem neizturas atbilstoši, neizturas ar mīlestību, ar maigumu pret savām sievām, bet viņi valda ar varu vai ar skarbumu, tad viņu lūkšanas būs traucēts. Nav jēga viņiem ne publiski lūgt, ne arī personīgi, bet šeit runājot par sievu, arī to pašu mēs varam redzēt. Bet ko es gribēju uzsvērt? Te ir rakstīts, ka viņas ir šis te vājākais radījums. Protams, ka fiziski mēs varam pateikt, ka atšķirība ir starp vīriešiem un sievietēm, bet arī citās aspektos un jomās mēs zinām, ka vīrieši un sievietes ir atšķirīgi. Protams, ka ne visi vīrieši un visas sievietes ir arī jāatzīst. Ir tādi vīrieši, kas ir uzaudzināti vai kuri tā arī nekļūst nekad tā patiesi vīrišķīgi. Un patiesībā tā ir ļoti daudz zēni ar bārdām, ja, kā es agrāk to esmu teicis. Bet te ir rakstīts, jā, šis vājākais radījums, bet viņām ir dot šī tāpat žēlastība, viņas līdzmatniece. Tas nozīmē, ka mēs esam vienlīdzīgi un vienlīdzvērtīgi Dieva acīs, un arī viens otra acīs, bet tas nenozīmē, ka mums ir vienāds lomas vai vienāds aicinājums, vienāds uzdevums. Tie ir atšķirīgi, bet tas nepadara mūs par mazāk vērtīgiem vai nelīdzvērtīgiem. Un man liekas, ka to ir svarīgi saprast sievietēm, kurām varbūt ir grūtības ar šo te aspektu. Tad... Jā, starp citu arī Jēzus taču nāca, lai viņš kalpotu, nevis lai viņam kalpotu. Un tas ir lielākais debesu valstībā, kurš kalpo, kurš padodās, kurš aizliedz sevi. Un tad šajā gadījumā vīram ir jāizliedz sevi kalpojot savai sievai, un tāpat arī sievai. Ir divi izņēmumi. Tātad, jā, sievai ir jābūt padevīgai un paklausīgai savam vīram, jo tā tas pieklājas. Tāda ir Dieva griba. Un vīri būs atbildīgi Dievu priekšā par to, kā ir vadījuši savu namu, kādus lēmumus ir pieņēmuši. Un, protams, ka arī ne visu, tas būs cits jautājums attiecībā uz vīriem, bet tas nav tā, ka vīrs saka, es esmu vīrs, tagad tu visu darīsi tā, kā es saku. Vīrietim nav jāvalda ļoti bieži, taču mums ir, ka mēs mīlam viens otru, ir šis te kompromiss, mēs atrodamies, saprotamies, bet ir situācijas, kurās, jā, vīram ir jāsaka, tā, ka, mēs darīsim šādi, vai Dievs man pateica šo, un tad tur nevajadzētu būt, kas jau pretojās, jā, un tam līdzīgi. Īpaši, kad runa ir par garīgām lietām. Un tātad, kādi ir šie divi izņēmumi? Pirmais ir, ja cilvēki ir apdraudēti, ja tur ir bērni, kas ir apdraudēti, dzīvības, veselība, vai pat plašāk cilvēku grupus, ja, tā ir situācija, kurā sieviete var izrādīt vai pretestību atklāti, teiksim, konfrontējot, bet tas arī var aiziet ļoti sarežģīti, tad droši vien tādi cilvēki, kurš grib nodarīt citiem sāpes, bet viņi var rīkoties arī aiz, teiksim, vīra muguras, un to mēs redzam kādus tādus principus, un piemērs Bībelē es gribu minēt vienu, 1. Samuela 25, kur ir rakstīts par Abigailu, un viņa bija laulībā ar tādu muļķi Nabālu, un viņš bija cietsirdīgs pret Dāvida kalpiem, savā lepnībā, augstprātībā. Kā rezultātā tagad Dāvids nāk ar saviem vīriem, lai nokautu visu viņa cilti, visu viņu ģimeni un tā tālāk, un Abigaila par to uzzina, un viņi nāk savu vīram nezinot, viņi iet un izlīdzinās, viņi iedod visu, kas bija nepieciešams, svētījot Dāvidu un viņa vīrus, un nosauc arī savu vīru par muļķi, bet viņi izglābi savu cilti, savu vīru, un tā noteikti ir situācija un apstākļi, kuros šāda te nepadošanās, nepaklausība savam vīram ir attaisnojama, līdzīgi tāpat, kā mums ir teikts, padoroties valdībām varām, bet, protams, tik ilgi, kamēr tas nav pretēji tam, ko Dieva vārds saka, ja? Un, ja mums jāizvēlas vai paklausīt valdībai varai, kas mums liek rīkoties pretēji Dieva gribai, tad mums jāizvēlas paklausīt Dieva gribai. Un šis otrs izņēmums ir, kā jau saku, šis, kad tas vīrs grib mums piespiest vai liek mums rīkoties pretēji tam, ko Dieva vārds saka. Primāri tas ir mūsu ticība, un tā ir mūsu draudze. Runājot par biblisku, veselīgu draudzi. Ja gadījumā šis vīrs grib panākt, kad tu atsakies no savas ticības, vai neļauj tev, lai lasīt Bībeli, būt svēto sadraudzībā, būt draudzē un tam līdzīgi, tad, tā kā Jēzus teica, tev ir jābūt gatavam pazaudēt, vai citiem vārdiem ienīst, ja, tad mīlēt mazāk nekā Dievu, to vīru vai situāciju, kurā tu atrodies,
Un tas būs Kristu godinoša situācija. Ne ar buntu, ne ar kaut kādu lepnību vai tā, bet jā, ar asarām, ar sāpēm un tomēr šķirties, lai tu paliktu ticībā un paliktu Kristu Jēzu un paliktu arī draudzē. Nu, lūk, tagad pieķersimies šim te draudzes jautājumam. Pirmkārt jau mums jāsaprot, ka mēs runājam par to, kādai sievietei ir jābūt draudzē, tas tiek būvēts, vai tas izriet no tā, ko mēs jau esam iepriekš skatījušies, kādai jābūt sievietei vispārīgi, kādai sievietei jābūt attiecībās ar viņas vīru, vai attiecībās savu ģimeni. Un Kolosiešiem 3. nodaļā 18. pantā ir rakstīts: sievas, esiet paklausīgi saviem vīriem, tā tas pieklājas tā kunga draudzē. Tātad, ja tu esi kristiet, ja tu esi Kristus sekotājs, un tu esi patiesā draudzē vai kaut kādā veidojumā, kas sauc par draudzi, un tu domā, ka tu esi patiesi kristiet, tad tev pienākas, tev pieklājas būt paklausīgai savam vīram. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 11. nodaļā mēs tur lasām par to, ka atkal, kad vīrs ir sievas galva un Kristus ir vīra galva, tad tur runāts par šo te varas hierarhiju, kas kam pakļaujas, un tātad vīri pakļaujas Kristum, un sievas pakļaujas vīriem vai garīgiem vīriem, arī draudzes gadījumā kontekstā sievietēm būtu jāpakļaujas tiem, kas ir draudzes vecajie, kuri ir garīgi vīri, kuri nosaka, kuri uzrauga lietas, kas notiek šajā te notikumā. Un tad tālāk viņš runā par neapsektu galvu, kas ir kā simbols sievietes tajā kultūrā un laikā, kas ir kā simbols, ka viņa nepadodas, ka viņa nav pakļāvīga savam vīram, un tas tāda sieva, lai nelūdz Dievu vai nerunā kā praviete, jo tas ir pretējs vēstījums. Tu no vienas puses tu liecini un ar savu izskatu, ar savu apģērbu, tas, ka tajā kultūrā tu neesi apklājis galvu, nozīmē, ka tu neesi padevīgi savam vīram, tu dod šādu vēstījumu, bet tad ar savu muti tu it kā gribi lūgt, kā tu padodies Dievam, līdz ar to padodies vīram. Tāda sieviete nevar lūgt, nedz arī personīgi vajadzētu viņai lūgt, nedz arī skaļi, nedz arī pravietot kaut kā tādā veidā piedalīties šajā draudzes sapulcē, un tur arī ir, protams, dažādi konteksti, kā tas draudzēs tiek īstenots un kā tās robežas tiek vilktas, šo visu saprotot, bet šeit viss cauri, tātad 1. Korintiešiem 11. nodaļā, viss cauri šeit ir runāts par šo te pašu principu, un pēc tam vēlāk arī 8. pantā viņš atgriežās pie šī paša, jo vīrs nav no sievas, tātad kāds ir pamatojums. Kāpēc šai sievai ir jārīkojas tajā kultūrālajā kontekstā atbilstoši tam, ko nozīmē sievietei būt pakļāvīgiem, padevīgiem savam vīram un nesūtīt maldīgus vēstījumus, jo, 8. pants, jo vīrs nav no sievas, bet sieva no vīra, jo vīrs nav radīts sievas dēļ, bet sieva vīra dēļ, jo sieva tika radīta kā palīgs. Tātad, ja Dievs dod kādu aicinājumu pār ģimeni, pār vīru, tad sieva ir te, lai palīdzētu, lai atbalstītu to, ko Dievs grib, lai dara šis vīrs un ko viņi var darīt kopā. Un tātad, runāt par vispār kodām mācītājām vai tur pravietēm vai apostolēm pēdiņās, tas, protams, ir smieklīgi un pretbibliski, kuras tur, izšķīrušās vai kuras ir pilnīgi nepadevīgas vīru vai vīriešu autoritātēm, un kuras tur uzskata, ka viņas ir baigās pravietas vai kalpotājs, tas ir atklāti antibibliski, pret Dieva gribu un pret dievišķo kārtību. Ko ir svarīgi saprast, ka skatoties gan uz evaņģēlijiem, skatoties arī uz vēstulēm un agrīno draudzi, mēs redzam, ka sievietes spēlēja ļoti lielu nozīmi šajā kalpošanā. Jēzus kalpošanā sievietes līdzdarbojās un ļoti palīdzēja, tāpat arī apustuļi savās vēstulēs viņi piemin dažādas sievietes un pateicās viņām par šo līdzdalību, kas nenozīmē, ka viņas bija no draudzes ieceltas kā vecie vai kā diakoni, bet viņas bija ļoti noderīgas un kalpojošas, tā kā Bībele arī saka, lai mēs visi to daram un iesaistamies. Un sievietes kādreiz arī viņām ir vairāk laika un iespējas un arī tā nodošanās kādās lietās, īpaši, kas attiecās uz viesmīlību, uz palīdzību un tādām lietām. Un paldies Dievam par to, bet Bībelē ir skaidri noteikts tas, ka sievietes nevar ieņemt šādu te autoritātes pozīciju draudzē pār vīriešiem un nevar mācīt vīriešus, un tūlītās mēs to apskatīsim. Tātad jautājums, vai sieviete var būt mācītāja, vai būt kā vecais, vai bīskaps, vai presbiteru, starp citu, bīskaps nav bibliska, nav pozīcija, kas pārskata daudzas draudzes,
Jo bibliski katra draudze ir autonoma, tur nav kaut kāds viens cilvēks, kurš pārskata 1000 draudzes. Ja? Tā starp cilvēkiem reliģiskās grupās tā tiek slavināta. Šis vīrs pārskata 120,000 draudzes. Nu, padomā, ko tas nozīmē. Tur tad ir tikai cipari, tur nav nekāda darba, tur nav nekādas kalpošanas. Bet jā, katra draudze, kurā ir svētā gara šis te uzliktais svaidījums un kas ir Dieva dzemdināts, viņas ir autonomas, viņas ir neatkarīgas, un tajā ir un to uzrauga svētā gara piepildīti vecie, kas arī ir iecelti. Un pastīsimies, kādi tad ir tie kritēriji attiecībā uz šiem te vecajiem. 1. Timotejam 3. nodaļa 2. pants. Rakstīts, bīskapam pienāks būt nepeļamam vienas sievas vīram, tātad draudzēs bija vairāki bīskapi, vairāk vecie. Viņam pienāks būt nepeļamam, tādam, kurš ir pārbaudīts, ka viņam šobrīd vai jau ilgāku laiku nav pierādāms nekādi maldi, kuros viņš ir atklāti, vai grēks, kurā viņš dzīvo. Un tas būtu tā vienkāršot. Un tas otrais, kritērijs ir, ka viņam ir jābūt vīrietim, kurš ir laulībā ar vienu sievieti. Ja ir kaut kā citādāk, tad viņš nav derīgs. Ja viņam ir vairāk sievas, viņš nav derīgs šim amatam. Tātad vīrietis, kuram ir tikai viena sieva. Un šis kritērijs jau pats pēc būtības jau izslēdz to, ka kāda sieviete, jebkad varētu būt šī te mācītāja vai bīskaps vai presbiteri. Tāpat arī par diakonu mēs pēc mirkli lasīsim, bet tas nav vienīgais šajā te visā kritērijā, kur mēs to varam saskatīt. 4. pantā rakstīts tālāk. Tādam, kas labi valda savu namu, kas bērnus tur paklausībā un pilnībā godbijībā. Atkal. Sievietei nav jāvalda savu namu. Tas ir vīrieša pienākums Dievu priekšā. Un līdz ar to arī šī raksturvieta par bērnu paklausībā turēšanu un valdīšanu pār savu namu ir vēl viens no skaidrajiem kritērijiem šajā kontekstā, kas parāda, ka te nav runa par sievieti. Te ir tieši runāts par vīrieti un vīriešu šo te pozīciju draudzē. Tad arī 12. pantā rakstīts, diakoniem atkal jābūt vienas sievas vīriem. Un pirms tam arī minēts, ka sievām, kas iespējams ir šo te bīskapu sievas, viņām ir jābūt cienīgām, nevis mēlnesēm, bet sātīgām, uzticamām visās lietās. Lūk, tāds ir Dieva prāts, un arī diakoni, mēs Bībelē lasām, piemēram, Stefans un Filips, Dievs darīja brīnums caur viņiem, viņi sludina evaņģēliju, viņi kristīja cilvēks, viņi bija draudzes iecelti, ne tikai darīja praktiskās lietas, rūpēties par bāreņiem un atraidnēm, lai gan tas bija primārais uzdevums, bet par viņiem arī bija šī te uzdevums un draudz viņus arī sūtīja darīt šo te garīgo darbu. Tā ir pozīcija, kura ir rezervēta bibliski, es to saprotu, ka tā ir rezervēta vīriešiem. Un tātad, šo mēs tā kā saprotam tagad kontekstā, ja, un pirms kādiem 7 gadiem es biju taisījis video, kur es mācīju vai skaidroju, ka nē, kad Dievam nav svarīgi, tur galvenais, kad cilvēki saņem kalpošanu un ka evaņģēlijs tiek sludināts un Dievam tas nav svarīgi, kā tur dzimums un tā, un vienkārši, lai jūs saprastu, cik ļoti lielos maldos es tajā laikā biju un kā es biju akls, ja, es biju akls un kurls un nejēga, tad tur kā piemēru, labo piemēru es lietoju daudzas, vairākas maldu mācītājas, kuras ir skaidri tādas, kas nevis sludina Dievu vārdu, ja, bet sludina maldus, kā piemēram Katrīna Kulmana, Joyce Meyer un arī citas, neminēsim arī citas šodien kā piemērus. Pastīsimies vēl kāds piemērs, kas tiek minēti kā labie piemēri, ka tomēr sieviete varētu tāda būt, ko es arī iepriekš minēju. Piemēram, Debora. Jā, viņa bija praviete, viņa bija soģe, un Dievs viņu lietoja, ja nemaldos, tas bija Baraks arī, kas bija ar viņu saistīts, un tā kā arī viņš darīja to un gribēja, lai tā Debora būtu klātesoša, bet kā interesants piemērs, vienkārši, lai tas teikt šeit izskan, ir Jesejas grāmatas 3. nodaļa 12. pants, kur ir rakstīts akmena tauta, tās vadoņi ir bērni un sievas valda pār viņu akmena tauta. Tātad citiem vārdiem te nav domāts par to, ka sieviete, kad sieviete valda, ka tas ir labākais vai dievišķais nodoms. Tieši otrādi tas kādreiz var būt tā kā tiesa, vai tās ir tās bēdas, kā šeit tas ir salīdzinājums ar nespējīgu vadīšanu, nespējīgu valdību. Es nesaku, ka sieviete nevar vadīt, viņas var vadīt uzņēmumus, varbūt arī prezidenti. Par tām lietām, manuprāt, ka tur ir brīvība, jā, ja kāda sieviete tam ir aicināta, viņa spēja, viņa arī var to darīt. Es par šīm lietām nestrīdos. Bet šeit es runāju tieši par draudzi un par ģimeni. Tās ir divas šīs te grupas vai institūcijas šeit ir zemes, kuras Dievam ir vissvarīgākās un kur Dievs nosaka, kā kam būs būt. Arī Estere, bet Estere atkal pakļāvās Mordehajam un padevās tam, ko viņš teica un kā viņš viņu vadīja.
Tad mēs zinām par samarieti Jāņa evaņģēlī 4. nodaļā, bet arī samarieta, viņa jau nebija ne mācītāja, ne tur praviete, nedz arī tur evaņģēlista, viņi vienkārši aizgāja uz savu ciemu un stāstīja cilvēkiem par to, ko Dievs ir darījis. Un to mums visiem vajadzētu darīt. Sievietes var dalīties, var liecināt arī draudzē. Viņām ir savu kalpošanu, viņas var mācīt jaunākās sievas, arī sanāksmēs, viņas var dot liecības vārdus un tam līdzīgi. Bet viņas nevar mācīt un viņas nevar valdīt pār vīriešiem, un tas ļoti skaidri pateikts. Apostļu darbu 18. nodaļā, 24. pantā mēs lasām par kādu vīru Apolu, kurš Efesā sludināja tā kunga ceļus, un tad pāris, tad Priskila un Akvila viņu paaicināja malā un izstāstīja viņam Dievu ceļu vēl skaidrāk. Un tad, tur kādreiz pieķerās, kad reku tur tā Priskila un Akvila bija tas vīrs, bet Priskila, mācīja viņam ceļu. Gribētu uzsvērt, ka šeit mēs redzam pirmkārt, ka tas notika tandēmā, tur nav pateikts, kurš vairāk kā tās lomas sadalījās un cik daudz un kā dikta bija tā mācīšana vai pamācīšana, ko es arī neizslēdzu, ka varbūt situācijas, kurās arī varbūt kaut kādu brīži, kad Dievs var caur sievu, vīru pamācīt vai arī kaut kādā citā situācijā, kaut kādu pamācību, paskaidrojumu dot, kas vīram var dot arī palīdzēt saprast lietas daudz skaidrāk. Bet arī šeit saprotam, ka viņi strādāja tandēmā, tātad tur bija vīrs, tad vīrs bija klātesošs, ja pat tā sieva kaut ko arī padalījās, kad vīrs to apstiprina un izvērtē un pārbauda tas, kas tiek mācīts. Un tāpat arī mēs redzam, ka tas nebija kaut kas konstants, kad tagad šī te Priskila un Apols tur tagad regulāri sāk tikties, un tagad šī sieviete sāk mācīt šo vīru, tas nebūtu bijis pareizi, bet šajā gadījumā mēs redzam tādu piemēru. Tāpat mēs redzam Romiešiem 16. nodaļā tur par Foibi, kur ir rakstīts, ka tātad es jūs lūdzu pagādājiet par šo Foibi, kas kalpo Kenhrejas draudzē, un tur ir grieķu valodas vārds diakānus, bet kas nenozīmē, ka viņi bija iecelt no draudzes kā diakons, bet kas vienkārši nozīmē par to, ka viņa bija tā, kas bija aktīvi kalpotāji un kalpoja draudzē atbalstot šo kalpošanas darbu. Kā arī cits raksturvietas, piemēram, Romiešiem 16. nodaļā, kur tas ir 7. pantā, kur rakstīts par Androniku un Jūniju, kuru iespējams var būt bijusi arī sieviete, kur rakstīts, kas ieņem cienīgu vietu starp apustuļiem, lai gan, revidētajā rakstīts manus ciltsbrāļus, tātad tur tas izslēgt, ka kāda no tām bija sieviete, bet ja pat tā Jūnija bija sieviete, tas nenozīmē, ka viņa, vai ka šie abi bija apustuļi, vienkārši, ka viņiem bija lielā vērtībā starp apustuļiem, ka viņi bija daudz palīdzējuši un kalpojuši tiem. Tad mēs zinām 2. Timotejam 1.5, kur ir Loida un Eunika, kas ir Timoteja vecmāmiņa un māte, kas ir pilnīgi bibliski un pareizi, ka vecmāmiņa un māte var mācīt un audzināt savu dēlu, līdz viņš nonāk pie pieaugušā vecuma. Un tad viens no smieklīgākajiem argumentiem, kas ir dzirdēts Galatiešiem 3.28, jo jūs visi zinat, ka esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristū. Tur vairs nav ne jūda, ne grieķi, nav ne kalpi, ne svabadā, tur nav ne vīri, ne sievas, jūs visi esat viens Kristu Jēzu. Un tad kādi saka, bet pasteidies, taču Kristu Jēzu nav vīrieši vai sievieti, mēs visi esam vienu vienādi. Bet šķiet, ka daudzi, kas šādi arī cenš lietot un sagrozīt šo raksturvietu, taču šajā laikā arī protestē vai iebilst pret visām šīm te kreiso doktrīnām, kas cenš izdzēst vīriešu un sieviešu atšķirības un teikt, ka dzimuma neeksistē un ka nav šīs dzimuma atšķirības. Un līdz ar to, ja tās vēl aizvien pastāv, mēs Kristu esam vienlīdzīgi un viens. Bet tāpat laikā vīriešiem ir savas lomas un savu uzdevumu, un sievietēm tāpat, un to mums nevajag atmest. Un tātad tas sausais atlikums ir tāds, ka, ja pavisam vienkārši mēs varam pateikt, tad pēc Dieva vārda sievietei vai sievai ir pienākums padoties, pirmkārt jau garīgai autoritātei, kas būs vīrieši draudzē, bet tad kā sievai ir jāpadodas, jāpakļauj savam vīram, tik tālu, cik tālu tas neliek viņai rīkoties pretēji Dieva vārdam, vai tas nevar izraisīt sāpes, teiksim, liela mēroga ciešanas cilvēkiem, kas neesat jūs paši, kas esat iesaistīti laulībā. Bet draudzes kontekstā sievietes kalpošana ir ļoti svarīga, bet viņas nedrīkst un nevar pēc Dieva vārda. Tātad, ja kāda to praktizē, tas ir pret Dieva vārdu, nevis svētā gara lietotas viņas ir, bet pretojoties svētā gara mācībai un darbam viņu dzīvēs, viņas ieņem šo varu un māca vīriešus, māca jaunus vīrus, un lieto šo te autoritāti arī vadot draudzes. Tas ir pret Dieva gribu. Protams, te jautājums paliek, ko darīt, ja tu esi
tāda kalpotāja, vai tu esi bijis tādā draudzē, nu, šeit ir jautājums, jā, ko jūs darīsiet ar Dievu vārdu? Jā, vai jums tas ir svarīgi? Jo, redziet, piemēram, šis jautājums, es zinu, ka nākamajos gados tas droši vien paliks aizvien aktuālāk un aizvien mazāk cilvēki turēsies pie šīs mācības, kas ir Bībelē ļoti skaidri saredzams. Bet te ir jautājums, vai tu gribi turēties pie tā, ko Dieva vārds saka, vai tu gribi darīt tā, kā tas ir bijis vienmēr, vai kā, lai neviens netiktu sāpināts, un iziet uz kompromisu. Ja tu pat esi bijusi un ieņēmuši šādas te lomas, un Dieva gars uz tevi runā, tad es aicinu atgriezies, nožēlo, ja tu esi to darījis publiski, tad publiski atgriezies, publiski nožēlo, publiski atstāj šīs te pozīcijas un mācies būt padevīgi, sieva. Ja tu neesi precējusies, tad dzīvo klusi un dievbīgi tā kunga priekšā, kalpo tam kungam visos savos ceļos, un jā, meklēsim tam kungam izpatikt, un jā, ierakstiet komentāros, ja jums interesētu arī video, kur drusku vairāk pieskartos tieši šim te vīriešu aspektam, bet šis bija viens no tēmām, jautājumiem, par kuriem es agrāk biju runājis, un tāpēc uzskatu, ka bija svarīgi, lai es arī par šo jums pastāstītu, un mēs kopīgi mācītos par to domāt bibliski. Esiet svētīti!